bišķiņu tuvāk, mēs ar Igoru iesim tajā slīpā, kāpsim pār tam slīksim un aicināsim arī jūs kāpt pār slīksim. Jā, mēs laikam tad laipni lūgtni, es nezinu, kā runāt runas un tam līdzīgi, un gan jau, ka Igors vislabāk mācies. Bet, jā, man prieks, ka esat tik daudz atnākuši. Mēs esam uz sliekšņa, tas ir horizonts uz sliekšņa, un tas, ko mēs ar šo telpu mēģinājām pateikt, ir viens kalpam šogad ir 18 gadi, un tā ir tāds sliekšņa telpa, tu īsti vairs neesi pusaudzis, bet iekāp tajā pieaugušo dzīvē. Un tad tu domā, nu kur tu esi vai kaut kas, un tas ir tā liminālā telpa par to, ka mūsos kaut kas ir beidzies, bet kaut kas īsti jauns vēl nav sācies, un par to šogad īstenībā mēs kā Alps esam ļoti daudz domājuši. Mums ir atvēruši grāmatu, strādājuši ar psihiatrijas narkoloģijas centru, braukuši uz Kijevu un domājuši par to, kā palīdzēt Ukraiņas sievietēm citā hospitālī. Un šobrīd īstenībā vakardien arī iekārtojot šo telpu, es sapratu, ka tas slieksnis ir kaut kas tāds, kurām tu gan pārkāp, gan atgriezies, un tieši tā kāpšana pāri un atgriešanās un atkal kāpšana ir tas brīdis, kad dzims ļoti daudz kas jauns, un tu nezini, un tā ir tā neziņas pilnā nu jā, kaut kas, ko tu nezini, tu baidies, bet tāpat laikā tā ir uzdrīkstēšanās. Un es katru aicinu īstenībā pārkāpt tam slieksnim, bet atrasties arī tajā sliekšņa telpā, jo tajā var dzimt visādi brīnumi. Un jums sūtu sveicienus arī Renāti, ar kuru mēs, kad tapu šī izstāde, diezgan daudz diskutējām, kas ir šī liminālā telpa, kas šis ir slieksnis. Un mums bija ļoti dažādi, mēs runājam par Sportpils dārziem, ka Sportpils dārzi arī ir viena tāda sliekšņa telpa. Un ka tādā mums vajadzētu būt vairāk, ka tas ir viens process kā slieksnis, ka ir kaut kāda viena vide, un viņi taps kaut kad nākotnē pa otru, bet tajā pārejas periodā notiek daudz brīnumaini lietas, satiekās jauni cilvēki, viņi satiek jaunus draugus, centrs vairs nav sveša telpa, centrs paliek kā zināma, viens otru satiekot, satiekās ļoti daudz, kā 400 cilvēki, tagad viens otru pazīst centrā. Visu laiku mēs gājām garām, bet tagad mēs sakam labrīt. Un tam visam palīdzēja augi. Tas bija kontakts ar augiem. Un arī šeit mēs tāpēc aicinām jūs nekautrēties, pieskarties augiem, palasīt nedaudz par to, kas mums ir sliekšņa telpa, kas var notikt šai sliekšņa telpā. Un, jā, pišķiņi izjust. Un vakardien bija arī tāds vēl viens sliekšņa moments, kad cilvēki gāja garām šim slieksnim un teica, tāpēc es jūs aicināšu ienākt un apstāties šeit. Viņi saka, kas te pēkšņi smaržo? Te ir pilnīgi cita atmosfēra. Un tas, ko mēs sakam, tas ir augu dziedinošais spēks. Jūs ienāksiet un jūs sajutīsiet, kā telpa izmainās tad, kad viņā ienāk augi. Tāpēc aicinu katram savās mājās vairāk augus. Vai ne, Igor? Man šī pirmā pieredze šeit, attiecīgi vakar es biju procesa laikā, bet rezultātu es redzu tikai tagad. Un, manuprāt, šī ainava, jā, tāda iekštelpu ainava, ko Ilze ir radījusi, un ar visiem, kas arī bija iesaistīti procesā. Es esmu minimāli iesaistījies fiziskajā procesā, gandrīz necik. Jā. Manuprāt, ir svarīgi pateikt, ka te ir vesela komanda, kā to ainavu radījusi. Un tā nu diena ir gan dziedinoša, gan, manuprāt, atraisoša. Un tas ir tas mūsu vēstījums. Runājot par liminālo telpu, par sliekšņa telpu, starptelpu, par šo konceptu, kas ļoti daudz dažādos rakursos tiek skatīts, gan sociālajās zinātnēs, gan mākslas praksēs, jā, gan arī ainavu, teiksim, pētniecībā. Manuprāt, ļoti interesanti ir arī pateikt, ka Elizabetes 2, šī M-māja, vai nu sauciet kā gribiet, kopumā ir arī tāda savu veida sliekšņa telpa. Telpa, kura ir neomulīga savā ziņā, jā, kura atgrūž varbūt, bet vienlaikus arī pievelk tādā dīvainā, angliski sakoties, uncanny veidā. Jā.
Daudziem neērta telpa. Neērta telpa. Un es nezinu, man pašam arī, teiksim, sekojot ziņām un dažādiem viedokļiem, man arī tā attieksme tāda ambivalenta, bet vienlaikus esmu pateicīgs šai telpai par to, ka šajā stāvoklī, starp veco pagātni, ko mēs visi zinām, un neskaidro nākotni, jā, joprojām neskaidro. Šeit notiek kaut kas ļoti īpašs, tas tiešām ir notikums. Tas ir, šī vieta ir radošo dziņu magnēts, es to saku bez pārspīlējuma, jā, un tas, kas ir mēģināts un, manuprāt, veiksmīgi panākt šeit, ir to liminalitātes sliekšņa sajūtu, kaut kā intensificēt, tik daudz, cik iespējams, ar tiešām ļoti, manuprāt, mūsu planētai draudzīgu vēstījumu par sugu sadzīvošanu, tādu sadzīvošanu, kas ir ne tikai miermīlīga, bet arī savstarpēji pagātinoša. Ja? Attiecīgi augi, kuri kļūst par mūsu draugiem. Viņi vienmēr ir bijuši, bet varbūt mēs to esam kaut kā mazāk pamanījuši. Man arī prieks, ka šī izstāde zināmā mērā sabalsojas ar Krīša Salmaņa radītu tādu, kā es to, būdams kurators, tā otrā izstādē aprakstu, posthumāno augu teātri, kas teātra galerijā Vecrīgā Kaļķu ielā ir skatāma, principā jebkurā dienas laikā, kur šie divi bērzi sitas pret sienām, ja, un kaut ko iespējams simbolizē par mums, par mūsu sabiedrību. Šeit tas, kas man šķiet vērtīgi, ir, mēs nerunājam par politiku, mēs nerunājam par sabiedrību, mēs runājam par sevi, jā, par savu individuālo stāstu un par savām sajūtām, par savu pieredzi, iespējams, cerams, transformatīvo pieredzi, kas šajā telpā var jūs mūs piemeklēt. Jā, un tas droši vien, ka tad noslēdzot, es gribēju teikt, tikko jau teicu, mēs neesam vieni, kas šo radījuši. Tātad Igors un Renāta Līmani absolūti, es gribētu teikt, fantastiskākie tekstu redaktori, ja? Ir tā, ka nonāk līdz tam, kad atmet lieko, un tad nonāc pie tās būtības, un es to procesu īstenībā baudīju. Tas nebūtu iespējams, ja mums nebūtu nācis depo palīgā ar augiem. Tie augi ir atceļojuši no veikala, viņi ceļos atpakaļ uz veikalu, arī būs tādā slieksnītī. Mums blīdeni deva priedītes, jo priedītes bija tās, kuras mēs Sportpils dārzos visvairāk saudzējām, jo tur ļoti daudz vērs, bet dažas priedītes, un tās par šiem 3 gadiem ir izaugušas gan kuplas, un tad, tas ir tas, ko mēs mēģinājām to stāstu par Sportpils dārzu lolojumu arī iznest. Un gaismiņas mums arī aizdeva gaismas pils, tā kā, ir tāds, un tad ir, protams, Alpas kolēģi Mārīta, Gita, Ieva, Kristaps un Sendija, kas nāca palīgā visu to uznest, jo tie podiņi bija jāuznes pa vienam augšā, tajā 4. stāvā mums lifta nav. Un tad, protams, Armīns ar Krišu un Ivars, jā, kurš nesa tās plāksnes, tās arī ir no Sportpils dārziem. Un lifts nav, ne krāvas, ne parastais. Tas nebija viegli. Kā jau te teica, puiši te nāk ar vieglām lietām, meitenes, un mēs ar tādām smagām, tā lai grūtīgi. Nākat un sajūtat, ka daudz. Čūskas te nelien, nav. Nē, nu labi, tas varbūt Arturs. Labvakar. Neesmu tikai es, ir arī Kristiāna. Mēs kopā esam studijā Sija. Mūsu darbs Sala ir atrodams tur tajā telpā iekšā. Tad tā kā lielākoties cilvēki šeit ir pievēršies šai ēkai un
dažādiem veidiem, kā viņi varētu izmantot vai kā viņi var apcerēt. Mēs pievērsāmies mazliet citam modernismu mantojumam, kas ir mikrorajoni. Es tūlīt jums nolasīšu eksperimentālā mikrorajona sala manifestu. Sala ir norobežota, to no visām pusēm apvija asfalts. Salā ir sava ekosistēma, kas strādā kā vienots veselums, radot vidi, kurā ir patīkami dzīvot. Sala ir pirmais eksperimentālais pārveidotais dzīvojamais rajons Rīgā, kura primārais uzdevums ir rūpes par tā iedzīvotājiem. Salas ceļi, ietves un takas vienmēr kaut kur noved un ir skaidri iezīmēti. Salā nelieto tādus apzīmējumus kā zaļās zonas un pagalmi, jo tie ir pārāk nekonkrēti. Salā pietiek autostāvvietu, bet tās nav izkaisītas pa visu teritoriju un ir koncentrētas atsevišķos punktos salas krastos. Salā velobraucējs jūtas ērti un droši. Sala ir labi savienota ar pārējo pilsētu un ir viegli ceļot no salas uz citām salām. Salā vide starp ēkām pieder visiem tās iedzīvotājiem un tā ir skaista un dzīva. Salā ir dārzi, mazdārziņi, spēļu un sporta laukumi, meži, pļavas un dīķi. Vietas grilam, vietas, kur satikties, vietas vectēviem, mamām un bērniem. Salā var skriet, spēlēt futbolu, rīkot piknikus, iet uz randiņiem un justies droši vēlās vakar stundās. Salā ir kafejnīcas, ģimenes uzņēmumi un veiksmīgi strādā aprits ekonomika. Salā uz jumtiem dzīvo bites un viņu medus ir pieprasīts globāli. Salas iedzīvotāji identificējas ar savu mikrorajonu un ar to lepojas. Piederība salai ir status simbols. Salā kaimiņi no rīta sveicina viens otru gan kāpņu telpās, gan dārzos, gan iznesot miskasti, tie apmainās ar kafiju un laipniem vārdiem. Sala ir vieta atpūtē no pilsētas stresa. Vasaras laikā salā neviens nevis sarūk, bet gan palielinās iedzīvotāju skaits. Salas iemītnieki paši iesaistās savas vidas veidošanā un uzturēšanā, un tāpat arī pilsēta saprot, ka tev ir jādod skaidra un iedvesmojoša vīzija. Par salu runā kaimiņu valstīs kā par labu piemēru. Sala dod cerību, ka viss būs kārtībā. Nu tad šeit mēs redzam salas karti, kas ir tāds kā sausts deķis. Ja tas bija mazliet kritiski, tad tas nekas. Jūs paši visu savā prātā saliksiet kopā, es domāju. Šī sala ir mums daudziem varbūt pat apciemots un zināms dzīvojamā rajonā daļa starp, es no galvas neatceros, Dzelzavas? Dzelzavas, tad pārējais divas arī neatceros. Bet tā ir reāla vieta. Nē, protams, tas ir netālu no Minskas. Unijas? Dzelzavas, Unijas. Dzelzavas, Unijas un Vaidavas ielas. Ēkas ir atstātas ar nolūku neskartas. Ir iezīmētas zonas starp tām, kā tāda lielāka plūstošas dabiskas struktūras ar tām ies dažādi izmantojumi, dažādi meži, dārzi, džungļi, mazdārziņi, vieta, kur audzēt savus tomātus, vieta, kur sportot, spēlēties. Īstenībā mēs ļoti vienkārši vēlamies, lai šī mūsu radītā vīzija nomotivētu un iedvesmotu kādu radīt pilnīgi realistisku piedāvājumu šīm salām, kurš tad tik tiešām radītu vietu, kur iedvesmo un kur vieš cerību dzīvē. Jā. Sala. Par mikrorajonu problemātiku runājot, šeit ir viena kartīte, pie kuras pieķerties. Tas ir zemesgabala robežu plāns. Par šo bieži runā kā tāda klupšanas akmeni, kas liedz salai īstenoties. Kā jūs redzat, šeit zemesgabala robežu šķērso ēkas dažādos veidos, un dažas no tām pieder māju īpašniekiem kopēji.
Dažas no tām pieder privāti, tāpēc ir parādījušās ēkas šo te ieloku vidū. Un citas pieder vēl kādam citam, tad tas ir tāds deķis. Ir vajadzīga rīcība no augšas, lai to visu mainītu, bet es ticu, ka tas ir iespējams. Ka šo deķi var saust mazliet citādāk, kādam ar kādu citu kaut ko sarunāt, kādam kaut ko iedot, kaut ko samainīt, lai tas viss varētu notikt. Šeit ir salas pirmā labiekārtojuma būve, kas jau ir uzbūvēta. Tas ir neliels bērnu laukumiņa elements, kas jau ir tapis. Tas nav šeit. Tas ir Purciemā, tas ir ļoti līdzīgā vietā, bet viņu pacels un viņu noliks šeit. Viņu noliks tur vidū. Jā, un es ceru, ka mums visiem kopā izdosies to īstenot. Vai jūs esat uzdizainējuši sētu salai apkārt, kā aizsargādot no nelabvēlīgiem pirātiem? Galvenais ir izsargāt. Es domāju, ka ideālistisks tāds veidojums, kurā gribētu noteikti dažādi deklasēti elementi iekļūt un izjaukt šo idili. Es domāju, ka sala būs kļuvusi par pietiekami spēcīgu veidojumu, tā jau sāks veidot savu emigrācijas politiku un kaut kā nospraudīs un tās robežas uzturēs. Bet līdz tam brīdim plūdīs un nāks un ies. Vai salai ir ar konditoriju kaut kāds Sponsors galvenais. Tā būs tā pirmā kafejnīca salā. Jā. Kā ir, šito visu to stāstu, ko no telefona tur dabūja ārā pierakstīt iepriekš, kaut kā viņu, tavuprāt, var mēģināt tādu ideālistisku mikrorajonu, kaut kādu to No kaut kurienes ir jāsāk. Mūsu doma jau bija sākt, kāpēc mēs apskatām visu šo salu kā vienotu veselumu, ir tajā, ka vienkārši trūkst tāds konkrēts lielāks vīzijas. Visu laiku, tad, kad tiek runāts, piemēram, par to pašu līdzfinansējumu, runā par atsevišķu pagalmiem un par atsevišķām zonām, bet tā nav tāda vienota lielāka vīzija. Tāpēc, mūsuprāt, ir jāatkāpjas un ir jāpalielina tas mērogs. Un tikai tad jāiet atsevišķi tajos mazajās zonās iekšā. Jā, vai kaut kādu laukumu nospraust, un tad pateikt eksperiments. Šeit noteikumi ir citi. Šeit mēs, šis ir projekts pats par sevi. Mums ir plānā nākamais solis kaut kā aizkolvēties līdz kaut kādai administrācijai. Mēs ar šo iesim uz Rīgas domu. Mēs jūs sarulēsim? Nē, bet bez jokiem. Jo, tas ir tas ir tas tā, mums ir tāda projekta kultūra šobrīd. Kaut kāda projektiņa tiek uztaisīta un viņi tiek turpat arī aizmirsta. Bet šitam prasās nākamo soli kaut kā tiešām iet uz Rīgas domu, tā kā teiks. Nav jau, svarīgi arī ir, lai tas, kur tu cep vakariņas, tas, kur tu esi sestdienā un svētdienā ir forši. Un, diemžēl, diezgan daudziem tas varētu būt foršāk. Arī ceļš uz vai no mājām. Jā. Un, tā darba vieta jau, tāpēc, ka tev darbā ir foršs kafijas automāts, tas nepadara tavu ikdienu daudz baudāmāk. Un šeit, ja tev būtu pārsteidzošs kaut kāds dārs vai tev nebūtu tikai mauriņš bērs un 2 krūmi katrā pagalmā, tas man šķiet dod diezgan daudz. Un ar kaut kādu ar augiem, šķiet, kā mēs redzam, blakus telpā var panākt diezgan daudz. Un noteikti ir tāds basic līmenis, pat tur par tādu heavy likumdošanu nerunājot, man šķiet, kurā arī var panākt jau kaut kāds uzlabojums. Labiekārtojums, mums šķiet tāda laba, es atvainojos, augsnē eksperimentēšana. Jūs pakomentējāt arī ar tiem vietējiem, kas dzīvo šajā konkrēti? Nē, viņi tiek absolūti ignorēti. Viņi nezina. Jo viņi jau, es pat nerādot šo varu pateikt, viņi teiks nē.
Bet ne jūs pakomunicējāt? Bet neķeries klāt kokiem, man liekas, viņi būtu gatavi. Un īstenībā nē, tad, kad mēs vasarā mēs paši uz vietas likām to instalāciju, un bija ļoti daudz cilvēku, kas nāca ar mums runāties, un viņi īstenībā tieši sūdzējās par kokiem. Viņi teica, jūs te nolikāt vidū, tur koki kritīs bērniem virsū, es tur neļaušu iet spēlēties. Un tur arī parādījās tā kritika par to, ka Rīgas domē mēs neinteresējam, nekas nenotiek. Bet kā cilvēki arī īsti nezina to, ka ir ļoti maz īpašumu, kas pieder īstenībā Rīgas domē šajos pagalmos. Man liekas, tā vēlme iesaistīties un kaut ko darīt, ja ir vienkārši cilvēki jau īstenībā informēti, kādā veidā to darīt un kāda ir tā esošā situācija. Bet teikavējs no jūsu pabeigtā pirmā labiekārtojuma elementa jau ir ļoti pozitīvs. Bērniem patīk. Bērniem patīk, lamītēm patīk. Tas arī ir, tas projektiņš ir tāds kā dūriens atlicis acī, tā kā viņš trāpa. Tas ir pašvaldības zemes laukums, konkursa budžets vasarai arī, tāpēc, ka tas ir uz blokiem, tas nav ierakt zemē. Tas arī pātrināja visu to procesu, respektīvi, mums izdevās to diezgan ātri izstumt cauri, pateicoties kaut kādām lietām. Citādi, viss tas process mums droši vien nebūtu ļāvis. Bet kāpēc jūs neatrādat to? Tas ir baigi jaukais objekts, kāpēc jūs viņu nerādat šeit? Tas šodien tik daudz jautājumu. Dažbrīd ir verbāli caurēji, es atzīstu. Jā, man ir jautājums, kurš ir jautājums tam populērām? Mēs divi. Tiešām? Jā. Vajag malīši, vajag labs? Uzmācāsies mums Ziemassvētku. Nē, es varu rādz, kā karāsies Rīgas domē. Dzirnava ielas vestibilā pirmajā stāvā būs ļoti labi. Protams, ja nav žēl šķirties. Viņš ir ceļojošs. Tā impeli, jā, pa kaut kādiem labiem sasniegumiem. Ceļojošais. Dziesmu svētku gājienā šis ļoti labi. Viņš ir Purciemam ir savs kolektīvs. Noslēdzošie vārdi. Pasaku kaut ko. Noslēdzoši. Baudam. Jā, paldies. Jā. Paldies. Nav jau jāatrast sāla jau, viņa jau sēta jau ir tās asfalta ielas, kas man liekas tā arī labi ideja. Es arī, kas mazāks par rajonu, bet lielāks par pagalmu. Nē, man tā doma par salu, ka tā sala jau ir tā, ka tu vienkārši izspied no tās, ka tu saproti, kā to vidi sakārtot šajā vienā salā, un varbūt tieši tāpēc citiem arī tas kļūst lipīgi varbūt, jā. Jā, ka pielīp šī ideja par salu. Cilvēki jāiedrošina par kāpt virsū, es baidās. Viņš bišķiņ tā grabu vai ne tā klabu. Tā jau var daļa. Nē, bet gaiss ir tik savādāks tur iekšā. Gaiss ir tik savādāks tur iekšā. Fantastiski. Fantastiski, jā. Oskar, tu iegāji izstādē? Es iegāju bišķi šausmīgi smaržīgi. Pēter, kāds tavs domas? Ļoti smuks rokraksts uz sienas. Ok. Alisa? Man arī patīk smaržu. Es uzkāpu, un tur nedaudz kaut kas saplīsli. Nē, tā. Nekas, viens akmentiņš pakastējās. Nē, viņam ir jākastās. Ok, tad es neko neslēju. Tu izbaudīji izstādes interaktivitāti. Jā, tas to izbaudīju viņa. Bet bija ļoti svaigi un smaržīgi. Bet jūtat kāds te gaiss, ko mēs jums solījām Māra, vai ne? Pilnīgi cits gaiss. Es jau te visu savu sajūsmu izteicu. Jā. Es esmu no tiem rūmu zaļums. Jūs varat pastaigāt pa šo tāciņu, bijāt jau tur zaļumos vidū, jā? Tur ir brīnišķīgi. Tur ir skaistīgi. Neienāk prātā cilvēkiem, vienkārši kaut kas tāds dabisks. Es te apmāšu, ka būs vaļā divas laikā, kad gaisma ir. Jā, tad būs pilnīgi cits noteikti iespējas. Jūs zināt, ka šis, es nezinu, vai stāstīja Ilze, bet šis ir tā kā tāda atsauce uz viņiem tiem sportu pils dārziem.
Jo viņi tur to iniciatīvu tā kā bija. Jā. Un ka tur vairākus gadus vai ne tagad bīties. Jā. Es tur gāju, tagad tur vēl bija viss tāds pamests čūkslājs tāds. Es uzķēru, ka tur ir tā autostāvvieta. Tur vēl brīvi ieiet. Es no kaut kāda 4. 5. stāv brīnišķīgi tur vēl pārredzēt visu tur teritoriju. Es tur gāju birdēs ar tos trakos kāpus tāds, to nostāju no pilsētā. Jā, to neizmanto to. Tādu skarbo. Nekādai vajadzībai. Dažādas sejas tā kā pilsētā. Jā, bet arī pilsētas. Jo galā viņa taču mūs bija. Es tur tā uzturu vēl ar vienu. Viņam apņem tos kokus, to zāli, to visu. Jā. Ne jau visiem ir mūlīši tur kaut kur īpašums, ja kur aizbraukt vasarā. Taču te pilsētā tu dzīvo. Man par laimi es uzaugu pie Teigas. Mums bija, tā bija denacionalizēta māja, tur bija dārzi, mums katram bija lovītes, tur bija šķūnītes, trusis. Man draudzene uzstādēja Angļos trusi, tad mēs tur gājām viņu barot un katru. Mums bija laukumiņš, nocakot, tā daba bija turpat. Bet tie, kas saukt pilsētā. Pilsētas centrā, Tā vismaz parūpēs, lai tas parks ir, bet ne, vajag izcīt un to. Jā, bet tādā ziņā tie sporta pils dārzi bija tādi lietojams tāds, ne? Gan kā komunas veidojošs. Un cilvēki tur varēja arī relaksēties, kaut kāds prieku gūt un pat varbūt kāds puķis izauga. Jā, kaut kas viņiem, mums kolēģē vienai tur bija arī dārziņš, kaut kāds ķirbis pat izauga. Bet tas ir skaisti. Jo vajag to saikni kaut kādu arī vēl. Tas ir skaisti. Jā, tad tiešām gaiss mainās, te vajag ienākt iekšā, uzkāpt uz tās droši. Var jūs tad sajust. Ja mēs domājam, ka jātīst šitā tehnika ir tāda arhitektoniskā sajūta plus tāda. Es noteikti domāju, ka vairāk maģistra darbi varētu tikt iesniegti tekstilu tehnikā. Tas kaut ko dod, tas dod. Varbūt tā varbūt sadarbības starp nodaļām, interjera dizains ar tekstila nodaļu, vai ne? Es nezinu, kas mākslas akadēmijā tekstila nodaļā notiek, bet man liekas, šitās tur nenotiek. Tas reāli tāds highlights varētu būt. Viņiem nav vienāds prātā, ka viņi var pilsētu būvniecību projicēt tekstila veidā. Vēl tas varētu būt. Tas ir vairāk tā kā aizskaits, laikam tā materiāla dēļ, bet tas varētu būt reāls arī tepiķis. Tur droši vien būtu mazliet cita tehnika. Šo es varbūt neliktu uz grīdas. Bet ar tepiķiem pašiem, kā persiešu tepiķiem saknes ir tā asociācija, simbolisms, tas ir šeiha dārs izlikts taisnstūrī. Tur ir viņa ornamentālais izkārtojums. Mikrorajona dārs. Jā, un tepiķis pie sienas, tā ir dārza karte. Kartes vienmēr ir interesants, ko pētīt. Kartes vienmēr ir interesants, ko pētīt. Un tas arī ir reizē, tas var būt tā kā tie bērnu paklāji ar ceļiem un automašīnām. Un viņam tas taktilais vēl, vai ne? Tas aspekts, ka viņam ir tik daudz dažādu. Šo kopēju pietiekam daudz reižu visiem iedzīvotājiem, un tad viņi sāk noticēt tai vīzē, tāpēc viņi to redz katru dienu. Jautājums, vai iedzīvotājs saprot, ka tas ir... Zemapziņā tas nosauks. Bet viņiem jau vajag vienkārši to, ka kāds par viņiem interesējas. Ka kāds vispār kaut ko domā. Parādīt, ka ir interesi. Tas jau daudz ko dod. Gobelēns nav mūsu ierastais mēdījis. Nē, es saprotu, bet kā jūs nonācāt pie tā? Ka ir jāizšuj. Nē. Es gribēju citā mēdījā strādāt. Mēs jau pieradušas un zīmēt
gan datorā, gan ar roku, bet izzīmēt uz audumu, tas vēl tā kā nebija izdarīts. Jā, tur citi noteikumi, tas materiāls tev ir kaut ko citu iesaka. Jā. Viņš tev liek pilnīgi citādāk skatīties uz to uzdevumu arī. Viņš ir ļoti efektīvs. Kaut kas tur procesā rodas un kaut kas nomainās. Protams, ārkārtīgi frustrējoši. Bet es domāju, ka pozitīvi. Jā. Nu, un plus vēl sēžot pie datora katru dienu, gribēs jau arī to kaut kādu darbu ar rokām, dzīvi padarīt. Tad jau šis ļauj izpausties. Jā, man arī ļoti patīk. Iespējams tāpēc, ka es nezinu, kā to var izdarīt, varbūt tieši tāpēc, bet liekas ļoti labs. Tur ir kaut kāds, es nezinu, vai jūs ar dronu tur filmējāt vai kā, vai ko, kā jūs, Nē, tad tagad... Jo tomēr proporcijas ievērot kaut kā Nē, pamatā tam visam, protams, ir plāns, un plāni tagad ir plaši pieejami digitāli. Tas ir uz tā bāzes, tas ir tas pats rajonus. Tas ir izējumateriāls. Ēkas un zemes gabali. Tās ir zemes gabala robežas. Jā, es sapratu. Bet viņš izstās pilnīgi, absolūti, bet ļoti jau. Gobelēnā daudz dzīvo. Ļoti, viņš tiešām daudz dzīvo. Ticamāk. Jā. Viena lieta ir tās fotogrāfijas, tu ierauci, tas ir briesmīgi, nožēlām, šausmīgi. Tu negribās vienkārši skatīties, bet šī ir tāds skaisti, mīlīgi. Un Māra zina, ko runā par fotogrāfiju. Es vispār šeit esmu tikai tekstīgiem. Jā, katru nedēļu viens jauns. Šonedēļ šis jauns. Vieglis kujas mažas sajūtas. Tas ir mans mīļākais. Man ļoti patīk centrāla tirgus, lai viņš cauri puķi vēl, ārā. Sajūta tādu atgādinājumu.